20. janvārī ikgadējā Daugavpils novada konkursa sporta laureāta svinīgā apbalvošanas pasākumā pulcējās sportisti, sporta mīļotāji, organizatori un atbalstītāji, lai sveiktu 2011. gada labākos un godalgotākos ļaudis, kuri nesuši lielu ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā. Sportu padara skaistu spēks, ātrums, riskus, precizitāte, prāts, intuīcija, stratēģija, neatlaidība un sevis pārvarēšana. Sports veido personību, jo tikai personība spēj piepildīt savus sapņus. Pirmajā nominācijā novada labākā vidusskola sporta darba organizācijā par sportiskāko tika atzīta Špoģu vidusskola. Tas tika noteikts vērtējot skolas sporta bāzi, sporta pulciņu skaitu un skolas sasniegumu sacensībās novada, reģiona un republikas mērogā. Savukārt pamatskolu grupā pirmo vietu ieguva vairāku gadu līderis Kalupes pamatskola. Skola lepojas gan ar sasniegumiem sporta spēļu sacensībās, gan vienīgo novada hokeja komandu. Nominācijā novada labākā pagasta pārvalde sporta darba organizācijā pirmo vietu piešķīra Naujienas pagasta pārvaldei, kura lepojas ar masveidīgiem sporta kompleksējiem pasākumiem un pagasta ļaudīm, kuri izcīnījuši godalgotas vietas dažāda līmeņa sacensībās basketbolā, volejbolā, futbolā, svarbummu celšanā un kanoē airēšanā. Par novada labāko sportisti šogad kļuva republikas čempionāta un kausa izcīņas sacensību uzvarētāji, pasaules un Eiropas junioru čempionātu sudraba godalgu ieguvēji, novada rekordiste svarbumbu sportā Kristīna Pavlovska no Laucises pagasta. Pavlovsku ģimene šogad svinēja dubulto uzvaru, jo par novada labāko sportistu tika atzīts Kristīnas brālis Edgars Pavlovskis, kurš ir Daugavpils rajona un novada visu laiku titulētākais sportists. 2011. gada pasaules čempionātā svarbumbu celšanā ASV ieguvis 6 medaļas, ir Latvijas čempionāta uzvarētājs. Edgaram šobrīd pieder 9 Latvijas rekordi dažādās svara kategorijās junioriem un vīriešiem. Titulu novada labākā jaunā sportiste ieguva Medumu vidusskolas vieglatlēte un novada sporta skolas audzēkne Ilona Ruža, kura šogad teicami sevi pierādīja Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē un republikas čempionātā, iegūstot godalgas lodes grūšanā. Savukārt par novada labāko jauno sportistu tika nominēts svarbumbu cēlājs Andrejs Matvējevs. Ieguvis sudraba un bronzas medaļas Eiropas čempionātā jauniešiem, lieliski parādījis sevi republikas čempionātos un kausa izcīņu posmos. Novada svarbumbu cēlāju izcilie panākumi ir arī trenera nopelns, tāpēc likumsakarīgi, ka novada svarbumbu celšanas izlases komandas sabiedriskais treneris Ivans Galašs nopelnīja balvu novada labākais treneris individuālajos sporta veidos. Ivana Galaša audzēkņi šogad vien izcīnījuši 7 medaļas pasaules un 6 godalgas Eiropas čempionātos. Nominācijā Daugavpils novada labākā sporta veterāna balva tika piešķirta novada vieglatlētei Varvarai Jefīmovai, kura vecuma grupā virs 65 gadiem Latvijas sporta veterāna sacensībās izcīnīja zelta medaļu 100 metru distancē un sudraba godalgas augstslēgšanā un trīsoļu lēkšanā. Vīriešu veterānu konkurencē sumināts tika Jurijs Kopasovs, kurš ieguvis vairākas godalgas pasaules airēšanas sacensībās, Eiropas čempionātos svarbumbu sportā un republikas veterānu sacensībās peldēšanā un vieglatlētikā vecuma grupā virs 60 gadiem. Ar sporta laureāta balvām tika apbalvots arī labākās novada sporta spēļu komandas. Volejbolā par sportiskākajām tika atzīta sieviešu komanda Līksna un Vecelienas pagasta vīriešu volejbola komanda Veterāni. Basketbolā sieviešu komanda Kalupe un vīriešu izlases komanda Naujiena. Hokejā Kalupes pagasta hokeja komanda Aizbergs. Par labākajiem sporta spēļu treneriem tika atzīta Jevģēnija Dedele, kura sabiedriskā kārtā trenē volejbola komandu Līksna. Vīriešu basketbola izlases komandas sabiedriskais treneris Edgars Kucins, volejbola komandas treneris Mareks Vancevičs, kā arī Aleksandrs Vebišķevičs, kurš savā īpašumā ieguva 3 balvas, gan kā labākais Kalupes sieviešu basketbola komandas, futbola komandas un hokeja komandas sabiedriskais treneris. Nominācijā novada labākais sporta spēļu tiesnesis, futbolā par labāko tika atzīts Ivars Caune no Kalupes pagasta. Basketbolā Špoģu vidusskolas skolotājs Sergejs Pavlovs, volejbolā Sergejs Novikovs no Sventas pagasta. Šogad pirmo reizi Daugavpils novada doma papildus nodibinājusi jaunu apbalvojumu pagastu pārvaldēm par jaunu sporta objektu celtniecību un nodošanu eksploatācijā. Balvu par ieguldījumu Daugavpils novada sporta bāzes attīstībā
saņēma Maļinovas pagasta pārvalde, kura 2011. gadā nodeva daudzfunkcionālu sporta spēļu laukumu ar sintētisko segumu un aprīkojumu. Konkursa sporta laureāta svarīgākā un gaidītākā nominācija par mūža ieguldījumu Daugavpils rajona un novada sportā šogad tika piešķirta Špoģu vidusskolas sporta skolotāja Marijai Šaršūnai. Marija Šaršūna, jeb skolotāja Mārīte, kā viņa mīļi sauc audzēkņu un kolēģi, ir ilgadēja sporta skolotāja, kuras darba stāsts ir gandrīz 50 gadi, no kuriem pēdējie 44 ir pavadīti Špoģu vidusskolā. 4. klasē skolotāja Marija piedalījās savās pirmajās sporta sacensībās, iegūstot pirmo vietu 100 metru skrējienā. Tam sekoja aktīva piedalīšanās vieglatlētikas sacensībās un godalgotas vietas tālēkšanā, augstlēkšanā, barjeru skriešanā, šķēpa mešanā un dažādu distanču skrējienos. Tāpat labi panākumi tika gūti basketbolā, volejbolā un slēpošanā. Marija bija vairāk kārtēja Preiļu rajona čempiona krosos, un viņai kādu laiku piederēja Preiļu rajona rekords tālēkšanā. 1971. gadā Marija Šaršūna absolvēja Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtu, saistot savu turpmāko dzīvi ar sportu un pedagoģiju. Arī tagad skolotāji atzīst, ka spēku un enerģiju viņai dod bērnu sabiedrība. Tāpēc darbs skolā viņai joprojām ir mīļš, neskatoties uz to, ka jau ir nopelnīta atpūta pensijā. Vēl vairāk skolotāji atrod laiku arī dejot Višķu pagasta senioru deju kopā Magones. Un pēdējos 13 gadus aktīvi ņem dalību veterānu Spartakiādē, katru reizi izcīnot godalgotas vietas dažādās disciplīnās. Veterānu cīņās ir iegūts zelts gan tālēkšanā, basketbolā un 100 metru skrējienā. Ražīgajā darba mūžā viņa ir vadījusi ne tikai sporta stundas, bet arī tautas deju kolektīvu un vieglatlētikas pulciņu, izaudzinot nevienu labu sportistu, kuri aizstāvēja skolas godu gan vietējā, gan republikas mērogā. Saņēmusi vairāk kārtīgus atzinības un goda rakstus. 2007. gadā nominēta kā labākā rajona sporta skolotāja. Ar mīļu vārdu viņu atceras skolas absolventi, kas viņu raksturo kā sirsnīgu un gaišu cilvēku, skolas gadus atminoties ar skaistām atmiņām. Viņa noteikti ir ļoti izpalīdzīga, vienmēr mūs atbalsta grūtos brīžos. Viņa bija man arī klases audzinātāja, tāpēc viņu tā kā vairāk pazīstu. Un jā, jauka, izpalīdzīga, ļoti strādīga, ļoti čakla. Un vienmēr uztraucās par mums, par to, lai mums viss labi izdodās. Un tiešām viņa pat daudz dažbrīd uztraucās par mums. Vairāk arī par sevi varbūt vajag padomāt. Un tā, jā, ļoti pozitīvs cilvēks. Agrāk bija tie matrači, teiksim, augstlēkšanai, bet bija parasti tādi no paralona iekšā sabāzt. Un tad mēs vienu dabūjām vaļā, izplēsām un visu paralonu pa sporta zāli izmētājām un pēc tam dabūjām mizā. Un es arī atceros, viņa bija korekta pret saviem kolēģiem, skolotājiem. Piemēram, bija tāds fizkultūras skolotājs, kurš tur bija tāda mazs kabinetiņš fizkultūras skolotājiem, un viņš tur smēķēja. Un skolotāja Šaršūna nevarēja viņam pateikt, aizrādīt, lai viņš to nedara, ja? Bet viņa, kad mēs nācām uz vieglatlētikas nodarbībām pēc stundām, viņa teica, kā man sāp galva, jo viņš tur visu dienu tajā kabinetā piesmēķēja tas otrs skolotājs. Lūk, bet tātad viņa ļoti arī korekti pret saviem kolēģiem attiecās. Skolas sirdspunkts ir skolēni, bet skolas stiprums skolotāja. Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, tad skolotāja šo luktura liesmiņo. Es domāju, ka skolotāja Mārīte Šaršūna ir tā iedegusi savu liesmiņu, ka tik daudzus gadus nostrādājusi vienā darba vietā ar tādu lielu darba pieredzi, ar tādu bagātu darba gadu nastu. Un enerģijas viņai vēl ļoti daudz. Tagad tādos gados viņa vēl sporto brauc sacensībās. Es domāju, ka tas ir ļoti liels tāds sasniegums. Skolotāja Mārīte vienmēr pārdzīvo par saviem skolniekiem un jūt līdzi viņu panākumiem un neveiksmēm. Viņa ir aktīva un dzīvespriecīga, ar savu piemēru aicinot citus sportot, lai saglabātu veselību un spirktumu. Kur jūs rodat spēku tik daudzām aktivitātēm? Ziniet,
rītā piecelies un zini, ka tev ir jāiet. Un kaut kāds iekšējais dzinulis, ja? Zini, ka tev jāiet, aizmirstās visas rūpes, visas sāpes. Un kad sāc darboties, tad viss pazūd. Marija Šaršona tika sveikta un sumināta klātesošajiem stāvot kājās. Nu, protams, es pateicos arī tiem visiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi saskarsme dzīves gaitā. Un man liekas, ka viņi visi bijuši ir tādi labvēlīgi pret mani, un tāpēc es varēju labi justies viņu vidū un strādāt un sportot. Un tagad arī veterānu sacensībās piedaloties, ļoti jauka mums tāda komanda izveidojusies. Un tiešām es gaidu vasaras, kad mēs atkal tiksimies kopā un atkal brauksim uz sacensībām. Nu, man laikam tiešām tā, es tā padomāju, dzīves laikā ir tiešām gadījies satikt ļoti labus, labvēlīgus cilvēkus. Nu, lai jums arī visiem labi veicas, lai jums laba veselība, lai jūs arī varētu tāpat sportot un uzturēt tādu mūžu garu un protams, pārspēt mani. Pasākuma noslēgumā Latvijas svarbumbu celšanas asociācija Daugavpils novada domei un Laucesas pagasta pārvaldē piešķīra pateicības rakstu par svarbumbu sporta atbalstu 2011. gadā. Savukārt Kalupes hokeja komanda Aizbergi pateicībā par atbalstu sportam pasniedza komandas formas krekls Daugavpils novada domas priekšsēdētāja Janīnai Jalinskai, pašvaldības izpilddirektorai Vandai Kezikai, Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Inārai Ūgalei un deputātam Aivaram Vašķevskim.